Labrīt, sveiki un sveiki! Aicinu jūs noskatīties vēl vienu Libralures zīmola video. Mani sauc Huberts, un šodien es jums piedāvāšu vēl vienu mānekli no Trout sērijas. Es aicinu. Nākamais māneklis, ko šodien vēlos jums iepazīstināt, ir Slideworm, neticami daudzpusīgs māneklis. Ja jūs meklējat mānekli, ar kuru, nopērkot vienu burciņu, varat doties pie ūdens un patiesībā noķert visu, tad Slideworm ir domāts tieši jums. Kāpēc? Jo šis māneklis neticami labi imitē tārpus, tāpat kā visa Libralures sērija lieliski atdarina dabu, bet Slideworm šajā ziņā ir izcils. Un tāds mazs interesants fakts, šis ir viens no pirmajiem mānekļiem, ko vispār izstrādāja Libralures zīmols. Bet tas tā, starp citu. Bet klausieties, galvenokārt šis ir māneklis, kas jums lieliski noderēs foreļu ķeršanai upēs vai Trout era formātā. Papildus tam ļoti efektīva, ķerot asarus. Tāpat arī balto zivju gadījumā. Bieži varat noķert līņus, karūsas vai arī plaudas, kā arī raudas. Šis māneklis ir neticami universāls, runājot par šādu makšķerēšanu. Bet pāriesim pie lietas. Ko mēs varam sagaidīt, iegādājoties Slideworm no Libralures zīmola? Slideworm pie mums ir pieejams 20 krāsās, jo tas ir Trout sērijas pārstāvis. Trout sērija, bet atcerieties, tas ir lieliski piemērots arī baltajām zivīm vai asariem. Papildus mums ir 4 aromātu versijas, tostarp ķiploku aromāts. Ir arī krila aromāts. Ir arī bezsmaržas variants un laikam makšķernieku visiecienītākais siera aromāts. Nav ko slēpt, siers laikam patīk visiem makšķerniekiem. Es jau minēju, ka Slideworm ir ļoti universāla ēsma. Un, starp citu, paskatieties paši, kā tas izskatās. Tā ir ģeniāla ēsma, kuru, ja uzspraužam uz ļoti īsa āķa, šeit tiešām iesakām izmantot ļoti īsus āķus un drīz redzēsiet ūdenī, kā tā uzvedas. Jūs paši varēsiet novērtēt, kā tas viss izskatās. Izmantojot šeit vai nu vieglu čeburašku vai parastu džiga galviņu, kā jau minēju, uz ļoti īsa āķa, jūs varēsiet efektīvi apmakšķerēt izvēlētās vietas. Šī ēsma, pat novietot uz grunts, izskatās ļoti labi, un zivis bieži man bija tāda situācija, ka, skatoties caur polarizētajām brillēm, novietojot šo ēsmas uz grunts vietā, kur strauma nav pārāk stipra, tā vienkārši stāvēja. Un forele to bez problēmām apēda, uzreiz piepaldot no kādas gultnes vai šauras vietas, kur varētu šķist, ka tā tur ir, bet nevēlējās reaģēt uz citām ēsmas. Ideāla atbilde tam bija Slideworm. Un tagad, nevilcinoties, paskatieties, kā tas uzvedas ūdenī. Ceru, ka jums tas patika. Ceru arī, ka šo sezonu pamēģināsiet savus spēkus, lai makšķerētu ar Slideworm. Lai gan varētu šķist, ka tā ir diezgan smaga ēsma, jo bieži tās kustību veidojam ar makšķeri, patiesībā tas ir ļoti vienkārši, patīkami un sniedz gandarījumu. Ceru, ka jums patika. Ja jums nepieciešama vairāk informācijas, apmeklējiet www.libralures.com. Tur atradīsiet mūsu aktuālo katalogu, kurā mēs pastāstīsim jums visu, ko vien vēlētos uzzināt par mūsu ēsmas produktiem. Tur ir burtiski viss, sākot no galviņām, kuras jāizmanto, līdz pat āķu izmēriem, kas jāizvēlas konkrētai ēsmai, kā arī visu mūsu ēsmas produktu izmēri ir precīzi aprakstīti. Tur atradīsiet arī padomus, kā ar tiem makšķerēt. Apmeklē mūsu Facebook, Instagram, TikTok, X kontu un atstāj abonēšanas ierakstu un atzīmē ar patīk šo kanālu. Mēs būsim ļoti priecīgi un aicinu jūs sekot līdzi mūsu nākamajiem materiāliem.
Uz redzēšanos! Turiet cieši! Sveiki!